Vasarā vairāk vilina fiziskas aktivitātes ārā, svaigā gaisā, nevis sporta klubu telpās. Tāpēc šis ir īstais laiks pieslieties ielu vingrošanas kustībai. Par ielu vingrošanu kā tādu, kā alternatīvu zālei, uzzināju pirms kādiem 3 gadiem. Ieskatoties visiem zināmajā portālā youtube.com, kur jau varēja redzēt dažādās valstīs, Amerikā, Krievijā, Spānijā, šī kustība jau vairāk vai mazāk bija attīstījusies. Kustība, kas attīstīsies būtībā ir jau uz ielas starp cilvēkiem, kuriem varbūt nav bijusi iespēja maksāt par zāli. Un tas bija viens no iemesliem, kāpēc es pārgāju no zāles uz āru, jo man vienkārši apnika maksāt par to, par ko es varu arī nemaksāt, bet pilnīgi tikpat kvalitatīvi nodarboties ar sportu. Sākumā sāku izmantot piemājas skolas stadionu. No sākuma es biju viens. Pēc tam man draugi redzēja, ka manas fiziskās dotības arvien palielinās. Tad pievienojās arī pārējie puiši un pienāca brīdis, apmēram pēc 2 gadu treniņiem, kad mēs nolēmām organizēt šādu biedrību, lai varētu arī citiem jauniešiem visā Latvijā parādīt par iespēju vingrot uz ielas, izmantojot visiem mums labi zināmos sporta laukumus, kur vienā brīdī varēs šķist palikuši jau par tādu pilsētas kultūras pieminekli, varētu teikt tā. Daudz neredzēja vairs pielietojumu šiem stadioniem. Biedrībā sākotnēji bija tikai 4 cilvēki. Un tagad jau ir ap 1000 cilvēkiem visā Latvijā oficiāli biedru. Un mums ir oficiāls jau filiālis gan Madonas rajonā, gan Ludzas rajonā, gan Rēzeknē, Jelgavā. Var saukt pilsētas, kurās jau ir izveidojušies tādi kā centri, kas it kā Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības vārdā organizē jau treniņus. Mēs sportojam cauri gadu, neskatoties uz laikapstākļiem, gan ziemā, gan vasarā, kad lietus ir karsta saule vai sals vai sniegs vai putenis, mēs vingrojam. Un nav slikti laikapstākļu, bet, manuprāt, ir tikai nepiemērots apģērbs. Un kas ir tas, ko tu iegūsti no ielu vingrošanas? Jāsāk ar to, ka ir baigi labo pašsajūtu. Un laba fiziska forma, spēcīgs atletisks ķermenis, sieviešu uzmanība. Jebkurā gadījumā, man liekas, svarīgākais ir tas, ka ielu vingrošana palīdz izlādēt to negatīvo, kas sakrājās dienas laikā un palīdz uzkrāt tādu pozitīvu. Es nodarbojos ar ielu vingrošanu apmēram mēnesi, uzzinājos to no paziņām. Nolēmu izmantot šo iespēju, jo pirmkārt man patīk tas, ka šeit strādā dažādas muskuļu grupas, varbūt nedaudz savādāk nekā sporta zālē, jo līdz šim es laiku staigāju sporta zāli. Otrkārt, tagad ir vasara un tas notiek svaigā dabā. Man patīk, ka šeit ir jautra kompānija, ja man arī liekas, ka nekad nav pa vēlu viņiem pievienoties, jo man ir 41. Man ļoti patīk šis izaicinājums, ka šeit ir jauni puiši un kad es varu izdarīt varbūt tikpat kā daži labi un varbūt pat kaut ko vairāk. Man liekas, ka šeit intensivitātes ziņā un kaut kāda spēka faktoru ziņā ir stiprāk. Nodarbības ir intensīvāks nekā sporta zālē. Tie cilvēki, kas iet uz treniņu zāli, lielākoties viņi grib iegūt kaut kādu lielu formu, atletisku. Ielu vingrošanā nevar pārtapt par Arnoldu Švarcnegeru, var vienkārši iegūt ļoti tādu sportisku un atletisku augumu. Vingrojumi. Daudz ko esam izgudrojuši paši. Pamatos mēs skatījāmies amerikāņu video, kur ir tāda kustība calisthenics, bet mēs esam viņu savienojuši Krievu tādu turnmenu kustību un esam uztaisījuši tādu labu sintēzi visam. Un sākotnēji mēs taisījām tikai tos trikus, ko taisa amerikāņi vai Krievi, bet tagad mums ir daudz ar savu triku un mēs paši atnākam pie stieņa. Tad, kad jau tu esi spēcīgs, tu esi atletisks, tad jau tev rokas un kājas jau pašas prasa kaut ko izdarīt, kaut ko jaunu un interesantu. Tāpēc tas apmēram tā.